Man jau ir nākamais viesis un arī no teātra pasaules. Liels prieks, ka pie manis ir ieradies Latvijas Leļļu teātra direktors un režisors un vispār meistarīgs teātra režisors Mārtiņš Eihe. Čau, Mārtiņ! Čau! Kā tev klājās pavasarī? Ļoti labi, braukšu tūlītās uz māju dobas ravēt pēc visu šitā. Kur tad tev tā māja? Cēsīs. Tas jau ir moderni cēsis. Jā, tu esi stilīgais. Mēs jau esam tie vieni no pirmajiem modernajiem, kas tur bija pirms 8 gadiem. Mēs, tur tāds bariņš. Ļoti feini, vai ne? Un tā ir, man liekas, tāda miera un prieka oāze, ka tu vari no tās trauksmēnās Rīgas aizbraukt. Mums māja ir tādā tā kā ielas malā, un mums likās baigi skaļi. Un tagad mēs no septembra dzīvojam Rīgā, un kad aizbrauc uz turien vairs nav skaļi. Nav, tas neskaitās. Tā iela blakus. Es vēlos tevi komplimentēt, jo tevis radītāja izrāda Pusnakts šovs ar Jūdu Iskariotu. Ir tā izrāde, kas man ir pamatīgi aizķērusi, gan emocionāli, gan arī tiešām tā meistarība, ka tu vari paķert tā, ka ir interesanti un aizraujoši dažādiem cilvēkiem. Tā kā plašam sabiedrības lokam. Un šo izrādi es esmu skatījusies 2 reizes un apzināti. Pirmajā reizē es smējos tur, kur lielākā daļa nesmējās, un otrādi. Un es arī ļoti raudāju, un es teiktu, ka otrajā reizē jau bija pavisam citādāk, un tas ir tiešām meistarīgi, ka tā var būt. Paldies tev par šo izrādi! Jā, paldies droši vien par komplimentēšanu, neesmu baigi pieradis. Bet vajag. Man liekas, ka vispār jau ir, piemēram, grāmatas ir tāds grāmatas, ko es pārlasu pat 6 reizes. Un katrā reizē tu ieraugi kaut ko mazliet savādāku, jo viens ir tas tavs pirmais fokus, uz ko tu fokusējies, un tad, protams, nākošā reize, kad tu jau kaut kādas citas lietas pamani. Un man liekas, ka ar mākslu vai māksliņu ir līdzīgi kā ar vīnu. Tas ir daļai atkarīgs arī no tavu garastāvokļa. Jā, es pilnīgi piekrītu. Kad vienā reizē tev tas var likties ļoti interesanti vai ļoti skumji, vai citā reizē atkal ļoti priecīgi. Tā gradācija ir daudz atkarīga no mums. Un arī tā dzīves perioda, ko mēs tajā piedzīvojam, kādas emocijas gūstam. Tāpēc es teikšu godīgi, es labprāt vēlreiz aizietu uz Jūdu Iskariotu. Klausītāji, skatītāji stāsts ir par izrādi, kas vēl joprojām ir skatām Dailes teātrī. Un tiešām vairāk par 50 izrādēm. Spēlēšu, kas lielai zālē, man liekas, ir diezgan daudz. Jā, lielās formas izrāde. Tur ir gan scenogrāfija, gan košums, un ir kur piesiet aci, tur ir arī humors. Ir provocējoši brīži arī, vai ne? Man tur neliekas baigi provocējoši. Man arī ne, bet es zinu. Tas ir atkarīgs no tavas teātra pieredzes, no kaut kādām citām lietām. Arī reliģiskās piedarības. Bet teiksim, ir bijuši, man liekas, gandrīz visu konfesiju pārstāvju, un neviens nav atzinis, ka tas ir kaut kāds iegāšanās. Tādā ziņā, mēs runājam par ētiskām kategorijām, par morālām izvēlēm, un tādā ziņā, tā izrāda ir. Jā, par tādu savas dzīves ceļu, par tām izvēlēm, par cerību, par piedošanu. Un, tur ir par ko padomāt vēl joprojām. Paldies tev liels par šo. Bet kā Leļļu teātrī iet, kas jums tur ir aktuāls? Mums ir daudz kaut kā aktuāla. Man liekas, ka tuvākais lielais aktuālais pasākums mums ir pirmizrāde izrādē Sēnes Pamelai, Jānim, Martam un Ancei, kur viņi kopā ir uztaisījuši tādu populāru zinātnisku enciklopēdiju muzikālu. Es negribu samalot 13 vai 14 pilnīgi jaunas Jāņa dziesmas un ar Marta Pujāta dzeju. Un tas tādā ļoti spilgtā formā. Mēs viegli jokojoties sakam, ka mums būs sava Eirovīzija. Izklausās intriģējoši. Un vienlaicīgi, kā tāda zinātniski populārs stāsts par to, kas ir kādas sēnes, par kaudu sēnēm, kas ir Latvijas mežos. Un mēs esam sēņotāja tauta. Un tas ir tāds viens notikums. Tā ir sezonas pēdējā pirmizrāde. Un tad mēs esam šogad tā kā hosti Baltijas vizuālā teātra skatei, kas notiek 3. reizi. Pirmā bija Igaunijā. Man liekas, viņi vai uzreiz pēc Covida bija, vai
pat tajās kaut kādās Covid brīvdienās iekrita, kur mēs izlēmām, ka ir vieglāk mums vienam, tā kā sev parādīt tiem vizuālajiem teātriem, jo tad, kad saka leļu teātris, mums uzreiz ir tāda baigā asociācija, ka tas tikai bērniem. Jā, par šo es gribu parunāt. Un ka tas ir tikai lelles, bet tā nav. Reāli vizuālais teātris ir, mums šogad programmā ir gan Kvadrafrona Sēra Krāca, kas ir tāds tīrs fiziskais teātris, kas ietilpst vizuālajā teātrī. Mums būs cirka izrāde, kura tikko mēs nomainījām pret citu izrādi, tur bija negadījums ar citā izrādē, un mēs nomainījām, un tur divas tā ir lietuviešu cirka izrāde, lietuviešu meitene un franču meitene. Manuprāt, ja es nemaldos, tad viņi stāsta savu stāstu par kopā būšanu, un to viņi dara cirka estētikā, kas arī ir vizuāls teātris, un tad ir arī klasiskas leļu izrādes, viena izrāde ir ļoti, man liekas, interesanti no 6 mēnešu vecuma. Jā, pavisam bebīšiem pirmā pieredze, vai varbūt pat vairāk viņu vecāku pirmā pieredze ar bērniem kultūrā, un tur biļešu vairs nav, daudz kur vairs biļešu nav, ir palikuši kaut kādas 3 izrādes, uz kurām ir pieejamas biļetes, un mēs paplašinājām šo te Baltijas skatījumu ar Somiem. Šī te Bebigonija ir Somijā radīta izrāde, tāpat kā Extra Virgin, neatceros pilnu nosaukumu, bet vēl viena Somu izrāde, kas runā par, tur, man liekas, 2 biļetes vēl ir, ja kāds dzird, var paspēt Divas, tikai divas. Jā, jo viņa ir maza formāta, un viņa runā ļoti ekstrēmā formā par Izraēlas-Palestīnas konfliktu. To stāsta puisis, kurš pats nāk no turienes un kur vecāki viens ir palestīnietis, otrs ir Izraēls, un viņš to dara ar dildo. Daudz dildo, jo tā visa viņa vēsture tomēr ir būvēta caur vīriešu skatu prizmu, kā viņi tur mērās. Un tad tas ir tāds, kad arī forma var būt izaicinoša un traka. Tā ir pieaugušo izrāde. Tur bērnus no 6 mēnešu vecuma nevedam. Nē. Tā ir vēl viena lieta, ko vispār par leļu teātri runājot, es iesaku visiem apskatīties to vecuma. Un tas, ka nozīmē no 6, tas ir ieteicamais vecums. Uz augšu var iet diezgan tālu, citreiz citām izrādēm ir tāds, kur tu vari pat vest pusauģus, kaut gan tur ir rakstīts, ka no 7+, bet tur patiešām būs arī viņiem. Bet mazāk, es zinu, ka mums visiem liekas, ka mūsu bērni ir paši gudrākie, paši attapīgākie, bet tie vecuma, mēs patiešām, citreiz pat mēs nomainām pēc pirmizrādes, kad mēs saprotam, kā gala rezultāti, jo tā gada starpība citreiz ir ļoti liela nozīme tam, kā izmainās, teiksim, attieksme pret tekstu. Ja, teiksim, mazākam bērnam tur, nezinu, līdz kaut kādiem tur 7 gadiem mēs pat varam nedomāt par lineāru stāstu reizēm. Ja viņam nav nepieciešams, kā mums izstāstīt no A līdz Z, viņam pats rotaļāšanās princips, pati rotaļāšanās jau ir notikums. Mēs, Mārtiņ, dodamies reklāmas pauzē un noteikti turpināsim sarunu. Labi. Turpinām sarunu par teātri, un teātra režisors, meistarīgais režisors Mārtiņš Eihe, kā arī Latvijas leļu teātra direktors ir šeit, un mēs turpināsim sarunu, es domāju, par to pirmo reizi Latvijā notiekošo Baltijas vizuālā teātra skati. Tātad vēlreiz, vizuālais teātris nenozīmē tikai... Vizuālais teātris kas tas īsti ir? Tas termins ir tāds, par ko diskutē paši šī teātra pārstāvi. Viņš ir tāds viegli šļūcošs uz dažādiem virzieniem, bet es teiktu, ka tā galvenā iezīme ir, ka viņš ir daļai neverbāls. Tā kā viena daļa no izrādes var būt, kad tiek izstāstīta nevis ar tekstu, bet ar kustību, ar skaņu, ar bildi, ar lellēm, tādā nozīmē. Un vienlaicīgi tur var būt, protams, viss pārējās arī teksts un viss, bet tā viņa galvenā iezīme ir, ka tas ir vairāk, vairāk bildēs, vairāk, neverbāls es pieliku klāt kā vienu no visdrīzāk, jo kur arī ļoti daudz runā, leļu izrādēs runā ļoti daudz. Loģiski.
salīdzinoši mazāk nekā aktieris. Bet kur uzsvers ir tieši uz vizuāliem materiāliem? Tur tad var operēt, vai tā ir bilde, vai video, vai lelle, vai vēl kaut kādi objekti. Tāda daudzīšanās ar lietām, ar bildītēm, ar visu, jā. Un festivālu mēs uztaisījām, tā kā kopistiski vienojoties, tāpēc, ka lai mūs 3 labāk pamanītu. Un pagājušā gada septembrī tas rezultējās. Mēs visi pēc otrās skatas uz otro skatu, kas bija Lietuvā, bija uzaicināti Šarlevilles festivāla direktors. Šarlevilles festivāls ir lielākais leļu teātra festivāls pasaulē. Tās ir olimpiskās spēles, principā. Mēs tur kotējamies. Un mēs nostartējām ļoti labi, visi 3 Baltijas valstis kopā mēs bijām. Es teiktu, ka mūsu programma bija ļoti spēcīga. Un mēs bijām ne tikai Leļu teātris, bet arī Ģertrūdes ielas teātris ar savu izrādi Malkas ceļiem, kur Džeki 2 stundas kalda malku, rupi runājot, bet, filozofiski paskatoties, tas ir mazliet savādāk. Un mēs bijām ar Sibīrijas haiku, kur, piemēram, arī tu prasīji par izrādi. Šo izrādi jāvar skatīties līdz pat 1. vecumam. Šī izrāde ir pieaugušie, kas atnāk, nav vīlušies par to, ka viņi ir atnākuši uz Leļu teātri. Vai pavisam lieliski izrādi, ja kāds pieaugušais grib izmēģināt, kāds ir Smalkās kaites. Anšlāva Eglīša 3 noveles, kas ir, ko mēs skolām ļoti forši vidusskolām pārdodam un pieaugušiem. Tas arī tāds superīgs. Mēs bieži nespēlējam to reiz 2 mēnešos, jo to publiku ir grūti savākt, tie stereotipi mums tomēr ir. Ja, kad Leļu teātris ir bērniem un kā tur pieauguši vīrieši spēlējās ar lellītēm, bet tas ir nopietns darbs, ko cilvēki dara. Tas ir nopietnais, un tiešām arī ir, un ir pietiekami daudz arī video intervijas un tā tālāk. Es iesaku paskatīties tās aizkulises, kā jūs strādājat, kā jūs teātris veido izrādes, kāda ir komanda, arī tā leļu veidošana, un vispār arī komplimenti par to, ka jūs kā leļu teātris veiksmīgi ejat to ceļu, laužot stereotipus par to, ka tas ir tikai bērniem, un katrs pieaugušais, kurš ir bijis gan uz bērnu izrādi, gan uz pieaugušo izrādi Leļu teātrī, es esmu dzirdējis tikai un vienīgi lieliskas atsauksmes. Tā kā jūs ejat pareizā virzienā un turpinat to darīt. Mēs atradīsim veidu, kā tev uzaicināt, lai tu arī varētu to pārliecināties. Jā, man vajag. Man vajag to dzīvē piedzīvot, bet atgriežoties vēl par šo te skati. Ja mēs skatāmies skate, tad man saistās ar tautsdeju ansambļiem, kolektīviem, kur ir skati, un tad kurš tur labāk to kājiņu cels un tā tālāk. Vai šajā gadījumā arī tās izrādes tiek vērtētas, un tad noteikti tur augstākā pakāpe? Šeit nē. Te jūs tā kā izrādat tādā ziņā. Tas, ko mēs darām, ir, katra valsts, tas uzdevums ir katrai valstī, viņi izvēlās 2 līdz 3 darbus no savas valsts, un tam, kurš organizē, ved uz turieni. Tas, ko dara organizators tā brīža tādā valstī, mēs arī aicinām ne tikai mūsu skatītājs, bet mēs aicinām kaudzi ar producentiem no dažādiem festivāliem, no visas pasaules. Un tādā veidā viņiem piedāvājot mūsu prāt, tas ir tāpat subjektīvi. Kāds varēs pateikt, ka varbūt viņam ir izrāde labāka nekā mēs esam ielikuši skatē, bet skaidrs, ka jebkura izvēle subjektīva. Un tad šie te kuratori izvēlās un skatās. Un tā kā es teicu, ar to Šarlevilli tas strādā. Mums izdevās pārliecināt, ka mēs varam trietā aizbraukt uz to lielo festivālu. Un parādīt, ka mēs esam un ka mēs esam labi. Jā, un paralēli tam ir arī priekš profesionāļiem, ko jūs neredzēsiet mājaslapā. Mēs arī taisam vairākas lekcijas. Šī reizē tas ir fokus mazliet tā kā uz mārketingu, par to, kādā veidā, kur ir tās atšķirības Baltijā. Mums liekas latvieši, lietuvieši, igauņi, mēs te visi brāļi, gandrīz visu viens par otru zinām, pilnīgs muļķības. Piemēram, tāda Sibīrijas haiku Igaunijā nezinu. Lietuvieši komiks grāmata, kas ir uztaisīta mums kā izrāde, Igaunijā par viņu neviens īsti nezina. Ja, tā kā arī šīs te nianses mums kā profesionāļiem paskatīties, pašiem satikties, pastrīdēties par tendencēm, kur diskutēt. Mēs ejam. Jā. Es ar vārdu pastrīdēt, tomēr diskutēt, jā. Māksla diskutēt ir tiešām māksla. Foršs strīdiņš tāds,
garšīgs. Jā. Bet galvenais, lai ir rezultāts. Jā, nu ir mums vairāk jādraudzējas, pietiek būt tiem viensētniekiem ar to sindromu. Mums ir jāveido tā kopiena arī Baltijas ietveros. Nu jā, tāpēc mēs arī tā kā Somas iesaistījām. Es zinu, ka Igauņi jau skatās, ka viņiem ir reiz 2 gados notiek šī tie skate, ka viņi jau plāno nākošajā reizē piesaistīt poļus. Nu, un tādā ziņā, jā, ka mēs esam kustīgi, spējam kaut ko paņemt jaunu, kaut ko pamainīt, padarīties, jo nu, tā kā skaidrs, ka nu, ir ceļš mums, Leļu teātrim, kā vienīgajam valsts atbalstītajam bērnu teātrim. Un mēs arī varētu sēdēt vienkārši, nezinu, kasīt pakausi un gaidīt, ka tas skatītājs pats atnāks. Nu, tāpēc, ka skaidrs, ka ir Liepājā Leļu teātris vēl, un tad ir pāris privātās kompānijas, kas strādā ar bērniem, bet nu, mēs esam vieglā monopola stāvoklī dēļ lokācijas. Varbūt mūsu teātris nav līdz galam piemērots teātrim māja, nu, jo viņi tomēr ir iebūvēti tajos 50. Bet vienlaicīgi tā mūsu vieta, arī vēsture, nu, skaidrs, ka mēs skatītāju varam sagaidīt regulāri, uzrunāt. Jā, jums ir regulāri apmeklētāji. Jā. Un tiešām feini ir tas, ka jūs domājat par tam radošajām iespējām, kur jūs varat pilnveidoties, attīstīties, sasūkties arī no citurienes tās pieredzes un idejas un tad parādīt šeit, jo jūs tā kā tāds sūklīts galā vienalga un šobrīd, jā, tātad no 21. līdz 24. maijam Rīgā norisinās šī Baltijas vizuālā teātra skate. Biļetes ir maz palikušas. Maz ir patiešām, es speciāli iegāju un tur ir pāris vietās, kur vēl ir pirkt biļetes, bet patiesībā tur vairs nav biļešu. Un es teiktu, jā, kad ir apskatīties to izrādi, kas saucās Apieties uzmanīgi, kas ir tā cirka izrāde, ko mēs tikko ievietojam, man liekas, vakardien, jo tur izmainījās. Un tad arī, protams, viena no pieaugušo izrādēm Karalis Līrs, ko ved lietuvieši, ja, kas ir Šekspīrs, un tas tiek izspēlēts ar lelēm. Kur, man liekas, ir vērts atnākt apstīties, cik... Un jāņem vērā arī tas, ka izrādes notiks arī dažādās vietās, ne tikai Leļu teātrī. Jā, viņas notiek Leļu teātrī, Ģertrūdes ielas teātrī un Kvadrfronā. Un noslēgumā gribas uzzināt arī par kādu, es nezinu, izaicinājumu visā tajā organizēšanā, kam bija jāpārkāpj pāri, varbūt kaut kur bija kaut kāda robežiņa, kuru jūs tur izsitāt un... Nē, man liekas, ka tā komanda, kas mēs šobrīd, tā kā lielā, nevis lielā, bet mazā komanda, kas strādājam, tas esmu es, Lolita, kas ir izpilddirektora teātrī, un Olita, kas ir producente, mēs sākām ļoti laicīgi. Tā ir arī laba atslēga. Ļoti laicīgi, un mēs arī patiešām mēģinām izturēt to, ka mums ir vienreiz nedēļā tikšanās, kur mēs izrunājam, kas kā iet. Mēs daudz ko esam apzinājuši, un tad ir tikai tādā ziņā vislielākais izaicinājums, kurš vēl joprojām nav atrisināts, ir autostāvvieta. Tādā nozīmē, ka, ja atbrauc ar lielajām fūrēm izkrāmēties, mums nav kur likt. Mēs pat gājām uz Rīgas domu runāties, viņam arī nav ko piedāvāt tādā, un tas ir vienīgais, kur ja kāds, nezinu, lielveikals ir gatavs pieteikties un iedot mums uz laiku autostāvvietu, kur salikt. Jā, kas tad tur pāris dienas tikai? Būtu baigi priecīgi. Es novēlu, lai atsaucās kāds. Paldies tev, Mārtiņ, bija liels prieks, un es vēlos aiziet pie jums ciemos uz Leļu teātri. Labi, turēsim pie vārta.